Mūžsenais jautājums, kāda ir dzeramā ūdens kvalitāte Liepājā un vai var dzert ūdeni no krāna? Tāpat ne visi iedzīvotāji zina un grib zināt, kur iegūst ūdeni, kas tek pilsētas ūdensapgādes sistēmā. Un tieši tādēļ bieži vien izveicīgi cilvēki savu biznesa interesēs manipulē ar iedzīvotājiem, piedāvājot dārgus ūdens filtrus. Sakiet, lūdzu, kāda ir ūdens kvalitāte Liepājā un vai pilsētas dzeramais ūdens tiek ņemts no ezera? Man tas ir svarīgi, lai saprastu, vai vērts maksāt 800 eiro par ūdens filtriem, ko man piedāvā. Liepājas ūdens pēdējā mēneša laikā bieži saņem šādus un līdzīgus jautājumus, tādēļ turpmākajās minūtēs meklēsim atbildi uz jautājumu, kāda ir ūdens kvalitāte Liepājā. Liepājas ūdens nodrošina Liepājas pilsētu ar dzeramo ūdeni, kas tiek iegūts no dziļurbumiem. Urbuma dziļums ir no 100 līdz 550 metriem. No pazemes izsūknētais dzeramais ūdens ir kvalitatīvs, tam raksturīga mikrobioloģiska tīrība un ķīmisko rādītāju stabilitāte. Tomēr regulāri tiek ņemta arī paraugi, lai to noteiktu centrālajā testēšanas laboratorijā. Šoreiz paraugi tiek iegūti vienā no dziļurbumiem tepat Pērkonē. Tā, tagad mēs ņemam ķīmisko sastāvu. Metāliem. Nākošais ir organoleptika. Nākošā ir kopējā ķīmija. Šitas urbums skaitas, ar nelielu dziļumu, bet tomēr 70 metri, un tur ūdens filtrējas caur smilts, māla un dolomīta slaniem. Un pēc tam iet mūsu ūdens horizons, no kuriem mēs ņemam to ūdeņi. Iegūtie paraugi tālāk tiek nogādāti laboratorijā. Ja kādam interesē, mēs varam pa brīvu, mēs varam izsniegt tādu izziņu, pilna ķīmiska analīze, gan ķīmiska, gan bakterioloģiska. Šeit ir 36 rādītāji, ko mēs nosakām mūsu sūkņu stācijas pirmā padošanas pilsētā. Mēs nosakām visus 36 rādītājus vienreiz gadā. Bet katru dienu mēs nosakām tādus vienkāršus rādītājus. Saņemtajiem ūdens paraugiem tiek noteikta duļķainība, cietība un dažādu veidu vielu koncentrācija. Liepāja saņem vidēji cietu ūdeni, ko nosaka kālija un magnija koncentrācija ūdenī, kas tiek iegūts dziļurbumos Liepājas apkārtnē. Tie esot elementi, ar kuriem ir bagātināts minerālu ūdens, kas nopērkams veikalā, un tie ir ļoti svarīgi cilvēku veselībai. Liepājnieki nopērk tādu ūdeņi, bet mums tāds pats ūdens, kā pūdeles, bet svaigs. Katru dienu viņi mainas rezervuārus un tek no krāna tāds pats ūdens. Un ar visiem pārbaudītiem rādītājiem, gan kalci, gan magniju. No ūdens dzeršanai tikai var pilnīgi 100% paņemt to kalciju un magniju, bet nevis no aptiekas kaut kādas pārtikas piedevām. Tur tā neiet. 100% iet pataisni uz organismu tikai no ūdeņiem, no dzeramiem ūdeņiem. Savukārt laboratorijas mikrobioloģijas nodaļā tiek noteikta mikroorganismu jeb baktēriju klātbūtne. Nekad mums nebija pārsniegumi par bakterioloģiskiem rādītājiem. Koliformas baktērija neviena urbuma nav konstatēta par 40 gadu intervālu, ko es zinu. Vēl tikai var uzsvērt, ka ūdens no artēziskajiem urbumiem pirms nodošanas ūdensvadā tiek atdzaužots, sagatavots un ikdienas pārbaudīts laboratorijā. To, ka Liepājā ir kvalitatīvs ūdens, pārliecinājās arī Latvijas televīzijas raidījums Aizliegtais paņēmiens, veicot savu pētījumu. Tālāk aplūkojam minerālu vielu īpatsvaru ūdenī – kalciju un kāliju. Kalcijs miligrami uz litru. Sakārtojam un redzam, ka pirmajā pieciniekā atkal ir gan krānu ūdens, gan fasādais. Norma kalcija daudzumam nav noteikta. Kālijs miligrami uz litru. Situācija ir līdzīga. Atkal nekāda atšķirība vai krāna vai fasādais. Uzkrītoši lielāka rādītāja ir Liepājas ūdens paraugam. Arī kalcija gadījumā tie bija visaugstākie. Liepājas ūdenim bija arī salīdzinoši augsta elektrovadītspēja, kas viss kopā nozīmē, ka Liepājā pa krānu tek teju vai minerālu ūdens, jo rādītāji raksturo minerālu vielu daudzumu.
Dzeramo ūdeni Liepājas pilsētā iegūst no netālajiem dziļurbumiem Otaņķos un Aizterē, un, kā zināms, vēsturiski Liepājā bijusi attīstīta kurortoloģija ar dziednieciskiem pārtvemes ūdeņiem.